Mani sauc Armands. Šitas būs par vienu manu čomu. Viņš strādā par sētnieku. Es zinu vienu džeku, kurš no internāta nācis, un to, ko sauc par dzīvi, viņš ir tajā mājā sācis. Pēc katra viņš ir panājusi un izdarībām arī. Diez kā gan tādam dzīvot, diez ko gan tādam darīt. Par to, kas ir fāters, viņš no filmām tikai zina, bet māmiņu viņš atcerās, ka daudzīja tā viņu. Tā bija viņas vājība, pat ikdienišķi kārtība, un ja māmiņa ir dzērāja, tad tāda iznāk bērnība. Tik daudz, lai uztos normāli, viņi nevarēja izdzert, un beigās tāda sanāca par stipru kaut ko ieķert, bet savu sūtību izpildītā godam paguva, un dažus nelaimīgos uz zemes radīja. Vai māte dzērāja, prasīja tev, vai tu gribi vispār dzīvot šajā pasaulē? Jo taisnība tā, ka tu neesi vainīgs, ka piedzimi debils un nepārāk laimīgs. Vai māte dzērāja, prasīja tev, vai tu gribi vispār dzīvot šajā pasaulē? Jo taisnība tā, ka tu neesi vainīgs, ka piedzimi debils un nepārāk laimīgs. Tagad džekam principā iet ir tā nekas, par 2 latiem dienā atrast darbiņš diezgan labs, bet katru algas dienu vienu daļu 10. Viņam jāziedo ir draudzei, kur regulāri apciemo. Jau tuvojās tas brīdis, kur visi draudzi gaida. Tie kopā uzdzied dziesmas un visi priekā smaida, jo Dievu vārdu sludinātājiem ir dzīvoklī par šauru. Par kopā vākto naudiņu tam būs māja ar savu. Toties džekam manam Dievs bija lēms otru pusīti atrast un tādā veidā savu īsto sūtību saprast. Tas jau nekas, ka viņai bieži patīk iezert. Toties man džeki jau 5 mantinieki priecē. Nu jā, ir viņam, protams, dažas sīkas problēmas, par kurām dažreiz avīzēs tiek uzrakstīts kāds raksts par to, kā aprijusies māte savus bērnus daudz. Bet ko man bija darīt, ka viņi visu laiku kaudz? Bet var jau arī saprast, viņai tagad tiešām grūti, jo drīz jau viņa laidīs pasaulē 6. būtni. Vai māte dzērāja, prasīja tev, vai tu gribi vispār dzīvot šajā pasaulē? Jo taisnība tā, ka tu neesi vainīgs, ka piedzimi debils un nepārāk laimīgs. Vai māte dzērāja, prasīja tev, vai tu gribi vispār dzīvot šajā pasaulē? Jo taisnība tā, ka tu neesi vainīgs, ka piedzimi debils un nepārāk laimīgs. Var jau par to visu stāstīt ilgi un dikti, bet no tā jau nepaliks nevienam ne labi, ne slikti. Es saprotu, ka uz tādiem principā visiem ir uzdirst, un ka jāļauj mātēm dzērājiem vēl daudz tādus uzcirst. Bet tu, kam viss ir kārtībā, gan ģimenē, gan darbā, nedirst daudz, bet klausies šajā patiesajā stāstā.